Par vienu no galvenajiem Ventspils nafta grupas uzņēmumu sasniegumiem var uzskatīt uzlaboto uzņēmējdarbības praksi, kā stāsta LVH Banka institucionālo tirgu vadītājs Ivars Bergmanis. Konkurētspēja un laba pārvaldība ļauj koncernam prognozēt diezgan spožu nākotni. Panāktā caurskatāmība ir labs signāls arī valstī un uzlabot tās reputāciju investoru acīs. Uzņēmums ir nopietnā veidā nodomājis arī konkurēt pāriem uzņēmumiem savā sektorā pa visu pasauli. Un tas arī nozīmē, ja cilvēki, kas ir spējīgi, teiksim, ikdienas darbībā to uzņēmumu vadīt, ka tie rezultāti beigās arī atspoguļosies uzņēmuma vērtībā. Un tās, protams, ir ārkārtīgi labas ziņas gan lielākajiem akcionāriem, gan arī mazākuma akcionāriem. Ventspils naftas grupas vadība organizēja prezentāciju, kuras laikā interesentus iepazīstināja ar uzņēmumu biznesa sasniegumiem un nākotnes attīstības plāniem. Kā atklāja Saftehnika valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs, šāds koncernu solis ir liels sasniegums un iezīmē pārmaiņas uzņēmumos. Šāda veida prezentācija ar tik daudz cipariem, nākotnes plāniem un kopumā atvērtību, man šķiet, ka nav jau bijusi nekad no Ventspils naftas rašanās brīža. Tā kā es domāju, tas viennozīmīgi ir pozitīvi, bet sevišķi ņemot vērā, ka gan Ventspils nafta, gan arī Latvijas kuģniecība ir biržas uzņēmums, un īstenībā tās ir lietas, kas viņiem bija jādara jau sen. Līdzīgas domas pauž arī Finasta Asset Management valdes loceklis Andrejs Martinovs. Pārmaiņas ir acīmredzamas, ir jūtams progress, kas ir noticis korporatīvas pārvaldīšanas kultūra un arī līmeni. Varu apgalvot to, ka uzņēmums jau ir sasniedzis to vai tuvu, lai sasniegtu pasaules, civilizētas pasaules korporatīvas pārvaldīšanas līmeni. Un var teikt, ka Ventspils nafta tuvu tam, lai kļūtu par labāku biržas uzņēmumu no šī viedokļa. 2012. gada 9 mēnešu finanšu rezultāti parāda, ka Ventspils naftas koncerna apgrozījums palielinājies par 22%, sasniedzot aptuveni 104 miljonus latu. Prognoze visam gadam parāda augšupējošu tendenci. 2012. gada beigās apgrozījums varētu sasniegt vairāk nekā 130 miljonus latu. Latvijas bankas ekonomiste Agnese Bičevska atklāja, ka pagājušajā gadā koncerna finanšu rādītāji nebija spoži, bet pakāpeniski situācija ir mainījusies. Šogad jau šis noskaņojums ir gluži cits, proti finanšu rādītāji tomēr lielā mērā uzrāda krietnus uzlabojumus, ir iezīmētas tādas skaidrākas perspektīvas arī nākotnē. Tā ka es domāju, ka šis tiešām būs nākamais gads un nākamā atskaite par notikumiem un plāniem jau būs vēl uz tādas optimistiskākas nots. Neskatoties uz labajām finanšu prognozēm un uzlaboto uzņēmējdarbības praksi, eksperti atzīst, ka sabiedrībā joprojām valda pretrunīgi viedokļi par Ventspils naftu. Sabiedrība par atklātību Dēlnu padomes priekšsēdētāja Ines Vojka uzsver, ka koncernu vadībā ir iespēja strādāt un pierādīt to, kam viņi tic. Lielai daļai sabiedrības, kas vispār ir saprot tieši, kur ir tie spēka, naudas un spēļu avoti Ventspilī bijuši, lielai daļai joprojām nav informācijas, ka pats uzņēmums šobrīd tiek vadīts jau daudz atklātākā, saprotamākā veidā ar uzņēmumu vadības stingru nē korupcijai jebkurā līmenī un stingru jā labai pārvaldībai. Vojka skaidro, ka Ventspils nafta vadība uztver nopietni savu atbildību pret sabiedrību un iestājas par biznesa atklātību, ieguldot līdzekļus, lai ik viens varētu saprast kompānijas struktūru, uzbūvi, pārvaldi un mērķus.